prezentāciju par to, kas tad ir live programma. Stāstīšu to jau trešo reizi, 2 nedēļu laikā, tā kā atvainojos jau uzreiz tiem, kas ir jau dzirdējuši. Bet, pieļauju, ka tas ir jāzina visiem, jo tomēr tur ir standarta noteikumi. Es ceru, ka jūs redzat ekrānu, Jā, kāds varētu, jā. viss kārtībā. Jā, tātad, kāpēc jūs esat šeit vispār un kas tad ir šī te live programma? Tātad, vienkāršiem vārdiem runājot, tas ir finanšu instruments, kur projektu veidā tiek konkurēts visā Eiropā. Projekti tiek finansēti granta veidā, kas ir ļoti labi, un tā ir programma, kas ir 100% vērsta uz zaļā kursa mērķiem un uzdevumiem, un pilnībā pievēršās dabas, vides un klimata jautājumiem. Respektīvi, lai iesniegtu projektu live programmā, tam ir jāsniedz ieguldījums dabas, vides un klimata problēmu risināšanā un normatīvajos aktos, ko ir noteikusi Eiropas Savienība. Live programmas mērķi ir 3. Tātad nodrošināt pārēju uz aprites un klimata noturīgu ekonomiku, aizsargāt un uzlabot vidas stāvokli un apturēt un novērst bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. Un, lai šos 3 mērķus sasniegtu, programma ir izvirzījusi sev 4 jomas, kurā tā finansē projektus. Tātad pirmā joma ir daba un bioloģiskā daudzveidība. Otrā ir aprits ekonomika un dzīves kvalitāte, trešā ir klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām, un ceturtā ir pārēja uz tīru enerģiju. Un visiem šiem projektiem ir mērķis palīdzēt ieviest Eiropas likumdošanu attiecīgajos jautājumos. Tātad, ja jūsu projekta tēma ir saistīta ar vides aizsardzību un tā rīcība, ko jūs plānojat projektā darīt, ir noteikta un atbalstīta ar Eiropas normatīvu aktu, tad visticamāk, ka jūs varat iesniegt projektu live programmā, ja ne kā vadošais, tad vismaz kā partneris, jo par to smalkāk drusciņu vēlāk pastāstīšu, jo, lai jūsu projekts tiktu atbalstīts, tam ir jābūt skaitliski pierādāmai ietekmei. Tas nozīmē, ka tas ir liels projekts, kas sniedz ieguldījumu Eiropā, Latvijā vai jebkurā citā jūsu noteiktā mērķa vietā, bet šī mērķa vieta ir liela, tā sniedzās ārpus jūsu uzņēmuma, ārpus jūsu šīs te komūnas. Un Laivs ir par dažādiem jauniem risinājumiem, ilgtspējīgiem risinājumiem, metožu demonstrāciju, kas rada būtisku ieguldījumu vides aizsardzībā. Un runājot par to, vai jūsu ideja varētu derēt live, jums ir jāsaprot, ko tā ideja dos jebkuram citam Eiropas iedzīvotājiem. Nezinu, jūsu kaimiņam, mūsu jebkuram Latvijas pilsētas iedzīvotājiem, jebkuram Eiropas iedzīvotājiem. Jo ja šis rezultāts no projekta paliek tikai jums, tad visticamāk live programma jūs nefinansēs. Un nav nemaz jēga sākt rakstīt projektu. Respektīvi, ja jūs gribat uzstādīt tikai iekārtas savā uzņēmumā vai uzlikt saules baterijas uz jumta savai biroja ēkai, tad tas nebūs live programma, jo tā nav investīcija programma. Taču, ja jūs gribat demonstrēt jauna tipa, piemēram, saules baterijas vai veidu, kā strādā energoefektīva ēka, kāda līdz šim Eiropā nav redzēta, vai metodi, kā sadarbojās pašvaldība, valsts iestādes, uzņēmēji, bērnu dārzi, vienalga, kas sadarbības modeļa rezultātā jūs spējat gūt šo ieguldījumu vidas aizsardzībā, tad tā jau varētu būt live programma. Tātad, lai sniegtu projektu live programmā, ir jāskatās plašāk nekā tikai sava uzņēmuma vai savas iestādes ietvaros. Kas ir pozitīvi, ka pieteicējs var būt jebkura juridiska persona, kas ir reģistrēta Eiropas Savienībā, taču tā ir jābūt pietiekamām zināšanām un operatīvai kapacitātei, lai pierādītu, ka šis iesniedzējs spēs izpildīt apsolīto rezultātu, kas ir norādīts projektā. Citiem vārdiem sakot, bērnu dārzam nevajadzētu apsolīt aizsargāt lapkoku pralgauzi, piemēram. Respektīvi, jums ir jābūt ekspertam savā nozarē.
Termiņš projektam līdz 10 gadiem. Parasti tie ir 4 gadi, bet līdz 10 gadiem tiek uzskatīts, ka tas ir pietiekami ilgs laiks, lai varētu veikt būtiskus uzlabojumus vidas aizsardzībā jūsu izvēlētajā tēmā. Kas ir vissvarīgākais? Ja viens, es pat teiktu, vissvarīgākais pēdējā laikā, ko mēs redzam noraidījuma vēstulēs, ir, ka projekts ir uzstādījis mērķi, kuru tas nav spējīgs izpildīt ar esošo partnerību. Respektīvi, jūs esat apsolījuši kaut ko tādu, kas nav jūsu partnerības kompetencē. Piemēram, ieviest likumdošanu vienā vai otrā jautājumā, taču partnerībā nav ministrija. Līdz ar to Eiropas komisija var pateikt, mēs neticam, ka jums tas izdosies. Tādēļ, ja jūsu projekta rezultāts ir saistīts ar būtiskām izmaiņām nozarē, piemēram, vai būtiskām izmaiņām jūsu reģionā, tad partnerībā būtu jābūt visiem tiem spēlētājiem, kas atbild par nozari vai par reģionu attīstību. Un tikai tad šis projekts varētu tikt atbalstīts. Vidējais LIFE projekts izskatās šādi. Tam ir 6 partneri, starptautiska sadarbība, izmaksas 5 miljoni, prasītā Eiropas nauda 2,6 miljoni. Kāpēc es šo ielieku? Lai jūs saprastu LIFE projekta mērogu, jo dārgāks, jo lielāka ietekme. Tāds ir uzskats. Respektīvi, jūsu projekts maksā 150 000, tad jums labāk iet partnerībā, nevis būt vadošajam partnerim. Pretējā gadījumā jūsu projekts var tikt uzskatīts kā projekts ar lokālu ietekmi vai mazu ietekmi. Tātad LIFE projekti tie ir lieli, daudz miljonu projekti. Pie tam pēdējos gados tiek iedrošināti vēl lielāki projekti, jo Eiropas komisija ir labāk finansēt vienu projektu, teiksim, par 9 miljoniem nekā 3 par 3. Tā kā nebaidieties, ja jūsu projekta izmaksas pārsniedz 4,9 miljonus, bet šāds izstāsta vidējais projekts. Tā, par tiem projektu veidiem es te ļoti īsi. Tad, kad jūs nospiedīsiet uz tās Madara, ka ieliks mājaslapā, tur ir tāda saitīte zem tā zilā uzraksta, kur ir uzsaukuma publikācijas, un tur būs ļoti, ļoti daudz visa kā. Vai jūs esat apskatījuši, bet es te atvēru vaļā tā. Viņi izskatās, lūk, šāda tā lapa. Redziet, cik te ir ļoti daudz un dažādi uzsaukumi, vismaz 50 ieraksti, un jums varētu, pēc tam zem katra no tā ir, teiksim, tas uzsaukuma dokuments, ja jūs atverat vaļā šis te call document ir ļoti svarīgs. Tā es tūlītās mēģināšu apskatīties, kur viņš ir šeit. Šis te call document ir obligāti jāizlasa, bet, pirmkārt, jums varētu rasties jautājums par to, kur vispār iesniegt, jo te ir ļoti daudz izsakā. Un tad šajā te es centīšos īsi paskaidrot, ka tas saīsinājums, kur ir SIP, ir strateģiskie integrētie projekti, kas nozīmē politikas ieviešanu valstī, ko īsteno kompetentā institūcija. Tas būs vairāk ministrijām. Protams, var mēģināt rakstīt strateģisko integrēto projektu visa nozare, bet tad tā ir jāaptver visa nozare. To mums mācībās teica, ka tas ir šī gada jaunums, ka vairs nav obligāti ministrijai, bet var rakstīt visi nozares spēlētāji kopā ar visu nozaru asociāciju. Tie ir ļoti lieli projekti, kas ievieš politiku. Tad ir tehniskās palīdzības projekti, kas ir TA, kur tie TAPP ir domāti, lai sagatavotu šos te augstos lielos projektus, jeb tos integrētos projektus, un TAR ir citu Eiropas programmu vai LIFE programmas finansēto jau iepriekš finansēto projektu rezultātu mēroga palielināšanai. Tad ir OA, kas ir citas rīcības, un tur ir klimata jomā vēl ir saistīta tāda pārēja uz tīru enerģiju. Tur gan pārsvarā ir mīkstās aktivitātes, bet šī apakšprogramma arī ir ļoti plaša, un par to mums būs cits seminārs. Tad ir politikas likumdošana prioritāšu projekti, kas ir PLP. Tur ir ļoti daudz tēmas, bet tur ir tikai viens uzvarētājs konkrētai tēmai. Tātad tas arī nebūs varbūt domāts ļoti plašiem īstenotājiem. Tas, kas interesē jums visiem, ir šī standarta rīcības projekta, kas saucās Standard Action Projects, jeb SAP. Un viņi šajā sistēmā, tad vēlreiz parādīšu, lai jūs vieglāk tiktu pie tā call dokumenta.
Piemēram, kur es jau biju meklējis, un kur viss, kas ir ar SAP, ja jums pilnīgi noteikti dara. Ja mēs runājam par klimatu, tad tie ir šie divi, kur ir climate change adaptation un mitigation. Tie ir tie, par ko mēs runāsim šodien, par ko vēlāk stāstīs mans kolēģis Raimons tieši no prioritāšu un politikas viedokļa. Tā, par līdzfinansējumu likmēm, kas visiem visdrīzāk interesē. Standarta Life projekta līdzfinansējuma likme ir 60%. Tie ir tie visi SAP projekti. Bet kas ir pozitīvi, ka mums ir pieejams nacionālais finansējums, kas nozīmē, ka šiem 60% klāt ir iespējams iegūt tādā pašā konkursa veidā, iespējams iegūt vēl 30%, kas nozīmē, ka iesniedzējiem būtu jānodrošina 10% no projekta kopējām izmaksām, kas, manuprāt, ir ļoti augsts kopējais šis atbalsta intensitāte gan no valsts, gan no Eiropas. 75% tas ir dabas projektiem, un pie tam tiem tikai, kas daļēji vai pilnībā vērst uz prioritārajām sugām, un 95% ir zem Other Actions, ir Clean Energy Transition apakšprogramma MAPA, kuras pieminēju iepriekš, kur ir šīs mīkstās aktivitātes, bet par to, kā vēlreiz jau teicu, būs atsevišķs seminārs. Kas jāņem vērā, lai dabūtu nacionālo finansējumu? Šogad gan vēl konkurss nav izsludināts, bet standartā tas notiek tā, ka 3 nedēļas pirms iesniegšanas Eiropas komisijā ir jāiesniedz iesniegums par to, ka jūs vēlaties pretendēt arī uz nacionālo finansējumu. Bet, ko es varu ieteikt, sekojiet līdzi mūsu mājaslapā, tur noteikti būs paziņojums, ka nacionālais finansējuma konkurss ir izsludināts. Un tad, kad tas būs izsludināts, tur arī būs viss aktuālā dokumentācija par to, kas tad un kur tad ir jāiesniedz. Bet tas, ko es gribēju pateikt, jā, ka LIFE projekti kopumā, kā tālu, gan Latvijas, gan Eiropas finansējumu kopā liekot, ir ļoti, manuprāt, augsta šī atbalsta intensitāte. Un tiešām ir vērts apsvērt domu iesniegt LIFE programmā savu ideju. No apakšprogrammām ir LIFE ir vide un klimats. Un klimats dalās pārmaiņu mazināšanā un pielāgošanās klimata pārmaiņām un pārēju uz tīru enerģiju. Jo kāpēc ilgi šo slaidu? Tādēļ, lai jums nejuktu šī pārēju uz tīru enerģiju, kas ir standarta projekts, no pārējas uz tīru enerģiju, kas ir Other Actions projekts. Pārēju uz tīru enerģiju Other Actions ir šī 95% atbalsta likme, kuru es minēju iepriekš. Bet tur nebūs pamatlīdzekļi, infrastruktūras, zemes, tādas lietas. Tur nebūs kā atbalstāmās kategorijas. Savukārt pārējais tīra enerģijas šis standarts projekts, jeb SAP, tur tiek atbalstīts viss tas, kas jebkurā citā standarta projektā. Tur būtu arī pamatlīdzekļi, tur būtu arī iekārtas, taču pārējā uz tīru enerģiju standarta projektu var iesniegt tikai tad, ja jūsu ideja nav nosakta jau ar šo Other Actions uzsaukumu. Tā, tad kopumā apkopojot par to, kādus projektus tad sagaida LIFE programma, tātad projektus, kas aizsargā dabu, projektus, kas veicina pārēju uz tīru enerģiju, kas samazina emisijas, kas veicina aprits ekonomiku, un kas aizsargā, atjauno un uzlabo vidas stāvokli un uzlabo dzīves kvalitāti kopumā. Informācija par to, par termiņiem un iesniegšanas laikiem. Tātad šiem integrētajiem projektiem ir 2-pakāpju pieteikšanās sistēma, kas nozīmē, ka sākotnēji tiek sagaidīta koncepcija, kas ir līdz 5. septembrim, un ja koncepcija ir veiksmīga, tad līdz 6. martam nākamajā gadā tiek sagaidīts pilnais projekta pieteikums. Savukārt standarta tradicionālajiem projektiem ir 1-pakāpju pieteikšanās, tāpat kā pagājušajā gadā. Klimata gadījumā projektam jābūt iesniegtam jau līdz 17. septembrim. Būtiski no pagājušā gada arī, ko mēs iemācījāmies, ir ievērot šo lapspušu skaitu. Fonta veidi bija iesniedzēji, kas samaina fonta veidu, samaina atstarpes un domā, ka viņi ierakstās minimālajā lapu skaitā, taču ne komisija. Šī uzsaukuma dokumentā ir rakstīts konkrēts fonta veids, atstarpe un lapspušu skaits. Respektīvi, paši nemainam to. Atstājam tā, kā ir, un nedzēšam ārā neko no lapām. Tur ir tādas pamācības, kas ir jāraksta katrā sadaļā. To arī nedzēšam ārā, atstājam kā ir, jo ir gadījies tā, ka
komisija izlasa līdz, teiksim, 80. lapai, tālāk nelasa un loģiski projekts tiek noraidīts. Tā kā būtiski ir to visu ievērot. Papildus informācija mūsu mājaslapā. Mēs viņu nepārtraukti papildinām, tā kā jūsu projekta rakstīšanas laikā droši varat apskatīties, vai nav kaut kas jauns, vai pierakstīties jaunumiem. Pats būtiskākais laikam aiz partnerības vai vienā līmenī ar partnerību projektā kā tādā, vai vispār pirms sākt rakstīt projektu, jums jāsaprot, ka jūs prasīsiet daudzus miljonus. Līdz ar to jūs mēnešu laikā diez vai tiksiet galā ar uzdevumu uzrakstīt kvalitatīvu projektu pieteikumu. Ja jums ir ideja un šobrīd jau tad sāciet to darīt, jo šobrīd sāciet meklēt partnerību, sāciet saprast, kur ir problēma, sāciet saprast, cik lielā līmenī jūs šo problēmu varētu risināt, jo live projektu sagatavošanai vajag lielus sagatavošanās darbus, kaut vai tikai tāpēc, lai uzrakstītu sākotnējās situācijas aprakstu, situāciju nozarē, ko pamatot ar skaitļiem. Es teiktu, ka tas ir tāds maziņš pētījums, ko jūs varat izstrādāt paši, varat paņemt jau esošu pētījumu, bet komisijai būtu jāsaprot, kāda tad ir tā vidas problēma šobrīd. Un kas notiek, ja projekts netiek ieviests. Tātad, vai es varu saprast, kur mēs atrodamies tagad un kas notiks pēc projekta, vai es varu saprast, kā projekts ietekmēs, nezinu, manu valsti, manu pilsētu, konkrētu Eiropas reģionu vai nozari. Un, teiksim, lai pierādītu šo ietekmi, un tas viss ir skaitliski. Mēs nevaram apgalvot kaut ko absolūtās tādās, nezinu, vienībās. Piemēram, katru gadu temperatūra pilsētā palielinās. Labi, pa cik? 0,1 grāds, 0,2. Kāpēc palielinās? Viss ļoti precīzi, ka katru gadu, nezinu, vai no tāda līdz tam gadam temperatūra pilsētā ir palielinājusies par x grādiem ar tendenci pieaugt patur, nezinu, 0,5% gadā vai vēl kaut kā. Tātad ļoti precīzi šis te problēmas raksturojums, ļoti precīzs rezultātu raksturojums, tad par cik vienībām būs šis vides iegūms, ja es īstenošu šo projektu. Un tas nav ātri sagatavojams. Tādēļ šim ir ļoti jāpievērš uzmanība. Tāpat ir jāsaprot, ka nedrīkstēs live projektu ietvaros pētīt daudz ko. Tehnoloģijai būtu jābūt zināmai, vai rīcības modelim, kādā jūs strādāsiet, būtu jābūt zināmam. Jau šobrīd jūs drīkst izvēlēties 2 vai 3 projekta rezultātā saprast, kurš ir efektīvākais, bet jebkurā gadījumā jums šie 2 vai 3 būtu jādefinē jau tagad. Tas pats par izmaksām. Ir jāsaprot, cik tas maksās. Pēc tam ļoti precīzi, tādēļ, ka izmaksām tāmē ir jāsakrīt ar izmaksām tekstā, ko bieži vien nevar izdarīt, jo rakstot projektu tiek sastādīta, teiksim, tāme, bet tur ir visvieglāk redzēt tos skaidrus. Cilvēks saprot, nē, šitas tomēr man ir baigi dārgi vai baigi lēti, es izmainīšu. Savukārt projekta tekstā, kurš sastāv no tām 80 vai 100 vai cik, tur katrā uzsaukuma vadlīnijās ir rakstīts tās lapas puses, bieži vien aizmirstās izmainīt to vietu. Eiropas komisija uzraksta, ka iesniegums nav saskaņots savā starpā. Mēs neticam arī pārējiem skaitļiem. Tā kā ļoti svarīgi ir sākt laicīgi un ļoti svarīgi ir saprast, kas tad notiek man apkārt, manā valstī, citās valstīs saistībā ar to lietu, ko es vēlos darīt. Un tad, ja tas viss mums ir zināms, tad jāatzīst, ka Life ir ļoti atalgojoša programma kaut vai dēļ finansējuma intensitātes, kas tiek piešķirts, dēļ avansa maksājuma. Dēļ šīs savas elastības, kas nozīmē, ka jūs drīkstat pārmainīt budžetu 20% ietvaros pa pozīcijām. Jūs saprotat, ka jūsu pamatlīdzeklis maksā 15% lētāk nekā sākotnēji likās. Jūs šos procentus varat pārlikt uz algām, neveicot izmaiņas, nevis procentus, bet naudu varat pārlikt uz algām, neveicot izmaiņas granta līgumā, nevienam neko īsti neziņojot. Jums ir 7% administratīvās izmaksas, par kurām nav jāatskaitās. Tas nozīmē, ka jūs iesniegsiet atskaiti par 1 miljonu, tad jums pārskaitīs 1,070 000. Jūs drīkstat piesaistīt brīvprātīgo darbu, un jums ir pieejams monitors, kas ir Eiropas komisijas nozīmēts cilvēks Latvijā, kurš uzrauga projektu ieviešanu. Jūs drīkstat jautāt jebko viņam saistībā ar programmas administratīvajām un finansiālajām prasībām. Papildus esam mēs ar manu kolēģi Madaru, kam jūs droši varat zvanīt, rakstīt, ja jums ir radusies ideja
gan prasīt to, ko mēs domājam par ideju, gan piedalīties kādā no mūsu semināriem, apmācībās, tā tālāk, gan palūgt atbalstu partnerības meklējumos, jo mums bieži vien raksta dažādas iestādes no ārvalstīm, kas arī meklē partnerus Latvijā. Teiksim, ja jūs darat līdzīgu lietu, vai tam ārvalstniekam ir nepieciešama tieši jūsu ekspertīze, mēs varam jūs savest kopā. Tā kā droši es gribētu jūs iedrošināt jautājumu gadījumā vērsties pie mums. Un šī sakarā mēs šogad, kā jau visus iepriekšējos gadus, lūdzam jums iesniegt ideju izklāstus, kas ir īsts projekta apraksts ar mērķu uzdevumiem, plānotajām darbībām, partnerību, rezultātiem un budžetu. Protams, mums ir skaidrs, ka šajā stadijā jūs nevarēsiet uzrakstīt ļoti precīzi, bet mums būtu jāsaprot, ko jūs plānojat darīt. Kāpēc? Jo mēs šo idejas izklāstu nosūtīsim saviem kolēģiem no Klimata enerģētikas ministrijas, un viņi nokomentēs politikas kontekstu tam visam, kas ir ļoti svarīgi, lai jūs varētu pamatot savu idejas nozīmību vispār Eiropas mērogā un vietējā mērogā. Jūs saņemsiet konsultāciju, atbildi par to, vai jūsu ideja vismaz pirmšķietami der LIFE programmai, ko vajadzētu uzlabot, kādu partnerību varbūt vajadzētu pamainīt virzienu, vai iespējams, ka projekts ir jāsniedz pavisam citā apakšprogrammā. Ideja izklāstus varat sūtīt jau no šodienas, viņi ir pieejami mūsu mājaslapā. Mēs esam paredzējuši iesniegšanu līdz 3. maijam. Es ceru, ka 2 nedēļu laikā jūs saņemsiet rezultātus, iespējams pat ātrāk. Šī ideja izklāsts noteikti nav obligāts, bet ļoti rekomendējams. Ja jums vispār ir doma rakstīt LIFE projektu, vienkārši tādā veidā mēs uzreiz varam sākt strādāt, ielikt jūs sarakstā pie konkrētām apmācību tēmām, izējot no tā, ar ko ir saistīts jūsu projekts un tā tālāk. Tā kā visi tie, kam ir idejas, droši sniedziet. Nav nepareizu ideju. Es teiktu, labāk ir atsūtīt un pārliecināties par to, vai ideja dara vai nē, nekā pēc tam nožēlot, ka man tas bija forša ideja un es neiesniedzu. Tālūk, tā kā paldies pagaidām un uz saziņu. Liels paldies, Jāni. Pirms es dodu vārdu Raimundam, es gribēju piebilst, ka pēc iepriekšējām infodienām man ienāca jautājums par šiem ideju izklāstiem. Tās 2 nedēļas, kuru laikā jūs saņemsiet atbildi, cerams, tās 2 nedēļas sākas no 30. Tas nav, respektīvi, jūs iesniedzat, jūs sasteidzat un iesniedzat rīt, tas nepātrinās jūsu atbildes saņemšanu. Mēs sagaidām 30. māju, apkopojam visus iesniegtos izklāstus un tad sūtam prom. Jo, lai nav tā, ka jūs sasteidzat tīri, lai paspētu ātrāk iesniegt un ātrāk saņemt šo atbildi, jo tas neko nemainīs. Droši pārdomāt, tās ir tikai 2 lapas puses, līdz pat 30. maijam gaidīsim, un tad jau visus kopā nosūtīsim kolēģiem. Jā, vēlreiz paldies, Jāni. Tagad gan došu vārdu Raimundam, kurš pastāstīs par politikas kontekstu šim visam. Jā. Paldies, Madar. Paldies Jānim par ļoti detālu īstenībā un praktiskiem soļiem, kādā veidā būtu jāvirzās uz teiksim, projektu gatavošanu, kas būtu jāņem vērā. Un es mēģināšu paturpināt no klimata politikas viedokļa. Tā, es vairs neredzu, kur mana prezentācija palika. Atvainojos par tehnisko aizķeršanos. Tā, laikam nāksies tomēr ekrānu šērot, nevis tā, kā gribēju. Labi, tā. Atvainojos vēlreiz, tad, jā, es esmu Raimunds Kašs, pārstāvu Klimata un enerģētikas ministrijas finanšu instrumentu departamentu. Jāsaka tā, ka mūsu ministrija, kā jau zināms, jau ir darbojas mazliet vairāk kā gadu, bet tās funkcijas un sadarbība ir saglabājusies ar varam kolēģiem, un arī šobrīd mēs kā vienu no teiksim, iesaistītām pusēm šī instrumenta ietvaros vēlamies, lai šie projekti tiktu attīstīti un tiktu sagatavoti kvalitatīvi pieteikumi un attiecīgi varētu arī šos projektus īstenot Latvijā. Madara, es pajautāšu tehniski, vai ekrāns rādās korekti?
Jā, viss ļoti labi, paldies. Jo man rādās kaut kādas papildus joslas, bet labi, atvainos vēlreiz. Tā, ejot tālāk, tad seminārā laikā es mēģināšu prezentācijas laikā pastāstīt īsi par apakšprogrammas mērķiem, ko jau Jānis arī iezīmē, bet es varbūt atgādināšu tad 3 punktos pastāstīšu par kontekstu, tātad par starptautisko kontekstu, par Eiropas Savienības kontekstu un par Latvijas kontekstu. Un noslēgumā daļā tad īsi par prioritārajiem virzieniem, kas ir būtiski Latvijai un attiecīgi vēl papildu informācijas avoti, ko varētu izmantot arī projektu gatavošanu. Un pie šīs varbūt ievadas varētu arī paturpināt to praktisko daļu, kas ir jāņem vērā un ko mēs esam arī saskārušies, skatot dažādu veidu projektus, ne tikai LIFE ietvaros, bet arī citu finanšu instrumentu ietvaros, ir tas, ka projektu iesniedzēji bieži vien aizmirst vai arī nezina par to, ka ir jāapraksta šī projekta mērķa, ja būtības sinerģija ar nacionālo līmeni, Eiropas līmeni un starptautisko līmeni. Tātad šim te projektam ir jāsniedz ieguldījums ne tikai konkrētā projekta īstenošanā, kas būtu kā varbūt konkrēts uzņēmums vai iestāde vai biedrība, bet šim te projektam jādod ieguldījums un jābūt saistībā ar mērķiem, kas ir noteikti Eiropas līmenī un starptautiskā līmenī. Jāsaka tā, ka es pat teiktu, ka var izmantot un vajadzētu izmantot tos atslēgas vārdus, ko es pieminēšu prezentācijā, lai pildot pieteikumu kaut vai, teiksim tā, 1-2 rindu garumā varētu aprakstīt šos sinerģiju starp dokumentiem, ko es pieminēšu, starp rezultātiem, skaitļiem, ko es pieminēšu, var izmantot kā salīdzinošos varbūt rādītājus, lai jūsu veiktā, teiksim, pētījuma ideju sasaistīt ar to, ko sagaida programma un kā tas ietekmē attiecīgi tos normatīvos dokumentus, kas ir izstrādāti jau tādā Eiropas un starptautiskā līmenī. Tātad apakšprogrammas kontekstā, kā redzams, ir tādi 3 lielie atbalsta virzieni, kādā var attīstīt projektus, un ko Jānis minēja, ka faktiski šeit neiet runa par komercdarbības projektiem, kas jau būtu gatavi un kur mēs varam ieviest un attiecīgi īstenot, bet šeit mēs skatāmies vairāk uz tādiem sākot ar inovatīviem projektiem, tehnoloģiem un risinājumiem, ko var attīstīt, un attiecīgi par pasākumiem, ko var veikt, lai pilnveidotu esošo politiku izstrādi, ieviešanu un uzraudzību nacionālā Eiropas līmenī. Tātad šeit iet runā par kaut kādā veidā atbalsta sistēmām, rīkiem, ko var izmantot ne tikai varbūt viena konkrēta objekta ietvaros, bet jau politiku vērtēšanā, analīzē un tam līdzīgi. Inovācijas, inovatīvi risinājumi ir ļoti būtisks aspekts un nevelti balstoties arī varbūt uz pagātnes tādiem piemēriem, arī komisija veido jaunas programmas, kas saistītas, piemēram, ar ūdeņradi, savulaik ar elektromobilitāti, tika attīstīti šie te jautājumi, izējot jau no tā ieguldījuma, kas jau bijis varbūt 5 līdz 10 gadi atpakaļ, un tā rezultātā veidojas pat atsevišķas programmas, kur šo jautājumu jau no tāda pētniecības līmeņa var pārnest uz augstākas kvalitātes TRL līmeņiem un beigās jau uz komercdarbības projektiem. Tā kā šis ir tāds vairāk līmenis, kurā attīstīt un pilnveidot esošo, teiksim, likumdošanu, tiesību aktu sistēmu ar galveno domu sasniegt klimata mērķus, šajā programmā klimata mērķus, un klimata mērķiem es mazliet arī tālāk pastāstīšu. Tātad pirmais lielais līmenis ir starptautiskā klimata politika, un jāsaka tā, ka šeit arī bieži vien ir tāda varbūt dilema, kad tiek piesaukts uzreiz zaļais kurs un kaut kādi zaļā kursa mērķi, un tas arī viss. Bet es gribētu teikt, ka tas pīlārs lielais faktiski starptautiskajā politikā iet no klimata konvencijas, ANO klimata konvencijas par klimata pārmaiņām, un tas tiešais dokuments, uz kuru var likt atsauces un izmantot, ir Parīzes nolīgums. Tātad Parīzes nolīgumā ir faktiski 3 skaidri definēti virzieni, kurā ir jātīstās un jāvirzās valstīm. Tātad tas viens ir noturēt temperatūras pieaugumu, kas faktiski nozīmē emisiju samazināšanu, jeb seg emisiju samazināšanu. Otrais ir uzlabot pielāgošanos, tātad mēs runājam par pielāgošanos klimata pārmaiņām, un trešais lielais sektors ir finansējums. Tātad ir runa par finanšu plūsmu novirzi dažādu veidu šiem klimata pasākumiem,
lai veicinātu, teiksim, varbūt trešo valstu pielāgošanos klimata pārmaiņām vai ieguldījumu trešo valstu attīstībā un klimata aspektu, teiksim, nodrošināšanā. Tātad šie ir 3 lielie tādi bloki. Vēlreiz atgādināšu, tātad emisiju mazināšana, pielāgošanās klimata pārmaiņām un finansējums. Tātad klimata finansējums. Tie ir tādi lieli bloki, kur jūs jau uzreiz varat definēt savu projekta lomu, zem kura jūs varat apakšā, teiksim, jau sākt tālāk attīstīt savu ideju. Un, attiecīgi, Parīzes nolīgums ir tāds ietver lielais dokuments, kurš arī dod tālāko rīcību valstīm un starptautiskai sabiedrībai darboties šīs te politikas izstrādē. Un būtiskākais no visiem ir ikgadēja klimata konference, kas notiek katru gadu nogalē. Tās valstis mainās, kur tas pasākums notiek, un pagājušā gadā nogalē viņš notika Apvienotā Arābu Emirātos, Dubajā. Un šis ir būtisks aspekts šī konferencē, lai identificētu tos virzienus, kurā faktiski starptautiskā politiķi, zinātnieki strādās, gribētu teikt, tuvāko gadu aktīvāk, lai nodrošinātu šo te apņemšanos, ja pieņemto lēmumu izpildi. Un pagājušā gada beigās, kā redzams, tas uzsvars ir bijis pietiekami liels uz atteikšanos, ja pārēju no fosīlo resursu izmantošanās uz atjaunojamiem energoresursiem, un kā arī tālāk redzēsiet jau slaidos un arī politikās, var uzreiz redzēt, cik strauji šī gada laikā, faktiski pusgada laikā, iet uz priekšu dažāda veidā atjaunojamo resursu politika attīstība ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē kopumā. Un es ar skatu varbūt uz lielajām ekonomikām, kā Ķīna vai kā Amerika, kur šie jautājumi kļūst stipri aktuālāki un tā iesaiste kļūst arvien lielākā. Līdz ar to es arī aicinu šos kā nākošo posmu skatīties uz tiem lēmumiem, lai saprastu, kur tad virzās šī politika. Un runāt par šo gadu, ja 2024. gadu, šiem virzieniem, jāsaka, pavisam nesen Rīgā bija pirmo reizi tāds, teiksim, starptautisks pasākums ar augstākas klases zinātnieku iesaisti, jeb šis IPCC saucamais, iespējams, kāds arī piedalījies kādā no šiem daudziem pasākumiem nedēļas ietvaros, kuru laikā tika diskutēts faktiski par zinātni klimata jomā un kaut kādu tādu uzsvaru, gribētu teikt, likt uz pilsētu vidi, kādā veidā tad mazināt ietekmi no emisiju viedokļa, gan arī veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām. Tātad šis ir tāds, gribētu teikt, tāds, neteikt, kā unikāla iespēja, pirmā iespēja, kas radās Latvijai īstenot šo pasākumu ekspertu līmenī, un šie rezultāti ir izmantojami tiešā veidā arī projektu, teiksim tā, sinerģijā projektu mērķu sasniegšanā. Un, kā jau minēju, tad ikgadēji notiek šī konferences, klimata konferences gada nogalē, šogad tas notiks Baku, Azerbaidžānā, un, kā redzams, galvenā prioritāte ir izvirzīta vienoties par klimata finansējumu periodā pēc 2025. gada. Tātad es jau šobrīd prognozēju, ka tie lēmumi, kas tiks gada beigās pieņemti, būs saistīti ar dažāda veida finanšu instrumentu, teiksim, ieviešanu vai nodrošināšanu, lai šīs politikas varētu īstenot praksē. Tātad mēs runājam par dažāda veida inovatīviem risinājumiem, uzskaitē, monitoringu, ieviešanu, kādā veidā varētu atbalstīt gan Eiropas Savienības valstis, gan arī plašākā kontekstā starptautisko, teiksim, tvērumu, jo šī konference ir visas pasaules valstis. Tātad ik viens šeit piedalās, un Latvija īstenībā ir daļa no Eiropas Savienības, un mūsu intereses tiek pārstāvētas kā Eiropas Savienības intereses. Līdz ar to šis ir tāds būtisks jautājums, kā mēs aicinātu arī pievērst uzmanību, ir tīpaši projektos, kuros ir idejas kaut kādā veidā attīstīt jaunus instrumentus vai piedāvāt indikatorus vai aprēķinus vai metodikas, tad šis varētu būt tāds labs virziens, kam sekot līdzi. Un trešais lielais ir par to, ka ANO kopumā tiek pārskatīti arī šie NDC, jeb kopīgais devums, kurā tiek uzņemtas apņemšanās par emisiju samazināšanu, un ir skaidrs, ka Latvija kā daļa no Eiropas Savienības arī tiek iesniegts arī Eiropas Savienības šis dokuments, kurā ietvaros būs norādīti jau konkrēti pasākumi, kādā veidā mēs virzāmies mērķu samazināšanu. Un tas nozīmē, ka arī šajā sektorā notiks aktīva darbība, un tie projekti, kas faktiski ir saistīti ar emisiju samazināšanu,
var izmantot atsauces uz šo te ieguldījumu ar mērķi samazināt emisijas, ja tā var vienkāršot teikt. Un no starptautiskā konteksta pārējot jau uz Eiropas līmeņa ietvaru, tātad Eiropas ietvars arī tiek balstīts uz manis minēto Parīzes nolīgumu un saistītajiem šiem te pasākumiem, dokumentiem, un tie galvenie aspekti ir pieminami, un kuriem būtu jāparādās projektā, ir par to mērķu sasniegšanu, kādi ir izvirzīti. Tātad ir uzņemts kurs uz klimata neutralitāti 2050. gadā, un arī Latvija to ir apņēmusies. Tātad šī ir tāda faktiski standarta jau atslēga, ko var izmantot, kā projekts virzās uz šo te mērķu sasniegšanu. Tātad tas ir tāds jau pirmais atslēgas vārds. Nākošais sekojam tālāk jau ir konkrētie mērķi, kas ir noteikti Latvijai, un tie ir nacionāla līmenī, un runāja tālāk jau par projektu ieguldījumu nacionālā mērķa sasniegšana, tad ir būtiski parādīt, kā tad projektā iegūtie rezultāti ietekmē šo te mērķu sasniegšanu. Tātad, kā tas ietekmē Latviju un kā Latvijas ietekme varētu būt kopīgajā Eiropas Savienības mērķu sasniegšanā. Tātad, un šeit tā nianse ir jāsaprot arī no tā projekta būtības, jeb veida, kā tad sektors ir šim te projektam, vai tā ir enerģētika, vai tas ir transports, vai lauksaimniecība, vai atkritu apsaimniekošana, un attiecīgi izējot no šī tvēruma, tad arī šo te mērķi var pielāgot, sasinhronizēt ar tiem mērķiem, kas ir noteikti konkrētiem, varbūt, virzieniem. Jā, šis varbūt mērķu sadalījums, gribētu teikt, ir pietiekami varbūt detāls un tāds sarežģīts, lai no malas saprastu, bet sekot līdzi varbūt tiem jau konkrētiem virzieniem, manuprāt, ir tā pietiekami skaidrs, saprotams, un ja ir neskaidrības, protams, varam mēs arī sniegt konsultāciju un pastāstīt, kā tas izskatās. Un dokumenti, ko jāliek faktiski jebkurā projektā iekšā atsaucēm, lai pamatotu projektus, ir šeit pieminēti. Protams, zaļais kurs, tas ir tāds viens lielais ietvars. Tad mums ir saistības par mērķu uzņemšanu, šo te Fit for 55. Ja projekts ir saistīts ar pielāgošanas jautājumiem, tad noteikti var 2021. gada pielāgošanās klimata pārmaiņu stratēģiju izmantot, kurā jau ir definēti dažādi veidi šie te risinājumi, virzieni un politikas un tā tālāk. Tātad šī ir faktiski atslēgas arī tādi dokumenti, virzieni, ko tiešā veidā var izmantot un attiecīgi attīstīt tālāk arī jūs konkrētā projekta ietvaros. Jaunums, kas nāk no jaunajām iniciatīvām, ir pieminēt 4 sektoros, kuros šī te attīstība uz jaunajām idejām tieši no projekta viedokļa ir diezgan, teiksim, varbūt tāda interesanta un izmantojama, jo šeit gribētu teikt, ne visām valstīm un pietiek varbūt kapacitātes, lai novērtētu šo te iniciatīvu varbūt tādu dziļāku tvērumu. Un šeit iet runa par to, ka jaunā sistēma paredz dažādu veidu izmaiņas emisiju tirdzniecības sistēmā, tad jaunu izveidi, tātad mēs runājam par to, ka atsevišķi sektori tiek ietverti emisiju tirdzniecības sistēmā, kas attiecīgi prasīs klāt pielāgošanu dažādu veidu IT risinājumiem, uzskaitēm, monitoringam, uzraudzībai un tā tālāk. Tātad šeit var atrast arī nišas kaut kādas lietas, kurā var startēt un pētīt. Tad ir vēl SIBAM, ja tas ir tāds starp valstu mehānisms, kura ietvaros arī tiek attīstīts risinājums par to, ka, teiksim tā, tie produkti, kas nāk no trešajām valstīm un ir ar būtiski ietekmi uz klimatu, sniedz, teiksim tā, varbūt ieguldījumu, bet tiek noteikts prasības, lai aizsargot iekšējo tirgu. Tiem operatoriem uzņēmumiem, kuri jau šobrīd darbojas Eiropā un varbūt maksā lielāku cenu par savu produkcijas ražošanu. Tad šeit ir tāda pavisam jauns sektors, kuru var pētīt, skatīties, un viņš būtu ļoti tāds ekonomiski būtisks. Pārējot uz Latvijas sadaļu, kas jau varbūt tāds tveramāks un skaidrāks ir mums pašiem un ko var izmantot, tad mēs izmantojam faktiski klimata politikā, gribētu teikt, 2 līmeņa mērķus. Tātad mēs runājam par klimata mērķiem un par enerģētikas mērķiem. Un jāsaka tā, ka enerģētikas mērķus varētu dalīt tādos 2 lielos blokos. Tas ir energoresursu īpatsvars gala patēriņā un energoefektīvas kumulatīvas ietaupījums.
Tātad šie ir tādi divi mērķi, kur uzreiz arī jūs varat definēt, vai jūs projekts kādā no mērķiem iekļaujas, un ja iekļaujas, tad jau var sekot tālākajām, teiksim, indikācijām, ja aprēķiniem, ko tad mēs varam darīt. Savukārt šie visi mērķi, papildus klāt arī zemāk minētie, kas saistīti ar emisiju tirdzniecības sistēmām, rezultējas tādā kopīgajā emisiju mērķi, ja mēs saucam par šo klimatu mērķi, kurš tad ir jau tāds apvienojošs elements no visu sektoru iesaistes. Un būtiskākais, kas ir varbūt zemāk pieminēts, ir šī ETS emisijas, ne ETS emisijas un ZIZIM. Tātad, lai atšifrētu ETS, tad mēs runājam, ETS ir emisiju tirdzniecības sistēma, kurā darbojas konkrēti lielie enerģijas un ražošanas uzņēmumi, kuriem ir vienota sistēma Eiropas Savienībā. Tātad viņi darbojas, viņiem tā sistēma ir skaidra. Ne ETS sistēma ir tā sistēma, teiksim, kurā atbildība ir valstī un kurā ir iekļautas visas pārējās nozares. Tad mēs runājam par mazo enerģētiku, transportu, lauksaimniecību, atkritumu apsaimniekošanas sektoru. Un šeit ir tās vislielākās iespējas, ņemot vērā mūsu arī, teiksim, to emisiju struktūru, dot ieguldījumu nozaru, teiksim, tā emisiju mazināšanu. Un šeit tie pasākumi jāatrod nišas produktu, teiksim, tādu nišas elementu, kādā veidā, kādā no sektoriem var samazināt būtiski emisijas un nodrošināt, ka šim te pasākumiem ir tāds plašs izmantošanas efekts, tad ieguldījums mērķu sasniegšanā būs ļoti, ļoti liels. Tad šis ir tāds ļoti labs virziens, kurā var attīstīties. Un paturpinot tālāk par, varbūt te informatīvs vairāk par to izmaksām, ja mēs runājam, ka mērķi ir jāsasniedz, bet tie mērķi sasniegšanā prasa izmaksas. Un skaidrs, ka pie esošām tehnoloģijām un risinājumiem šī izmaksu samazināšanās ir varbūt efektīvāk ar tiem pasākumiem, kur tās ieguldījums ir lielāks pret CO2, teiksim tā, ieguldījums ir lielāks pret CO2 ietaupījums ir lielāks pret mazāko eiro ieguldījumu. Bet pienāk brīdis, kad šīs izmaksas kļūst faktiski krasi dārgākas, ņemot vērā tehnoloģiju, varbūt risinājumus vai kaut kādus izaicinājumus, kā rezultātā arī valstī nodrošināt šos te kopējos mērķus kļūst arvien dārgāk. Un līdz ar to, ja parādās kāds risinājums, ideja, kas ir, teiksim tā, ekonomiski izdevīgāks nekā esošie tradicionālie risinājumi, tas ir tāds, gribētu teikt, ļoti tāds liels nišas arī produkts, risinājums, kuram ir būtiska loma. Un tas attiecīgi atspoguļas gan nacionālā līmenī, gan attiecīgi tālāk jau kā eksporta prece, eksporta risinājums arī uz citām valstīm. Un šeit par piemēriem varbūt var diskutēt dažādi veidā, bet kas man ātri ienāca prātā, piemēram, bija saules paneļi, elektromobilitāte. Tad, kad mēs taisījām pirmās programmas aptuveni 8 gadi atpakaļ, 10, tad saules paneļu vispār attīstībā bija tās izmaksas tik dārgas, ka faktiski projekta ietvaros mēs saņēmām tikai atbalstu, pieprasījums pēc atbalsta saules kolektoriem un siltumsūkņiem, biomasas katliem. Šobrīd esošā tendence rada ainu pilnīgi pretēju, attīstoties šiem te tehnoloģijām, un saules paneļi kļuvuši vieni no lētākajiem risinājumiem mikroģenerācijas jomā. Līdz ar to šim ir ļoti būtiska loma, kādā veidā var nostaigāt šis tirgus un attiecīgi kļūt par gan nacionāla līmeņa produktu, gan arī par eksporta preci. Emisiju dinamika, jeb struktūra, būtisks aspekts, kad mēs runājam par esošo situāciju novērtējumu, lai saprastu, kur tad mēs atrodamies. Un kā es jau minēju, konkrētais projekts būs virzīts kādā no emisiju sektoriem, ja tā ir saistīta ar emisiju samazināšanu, protams. Un jāsaprot, ka mums ir 3 lielie sektori, tātad transports, enerģētika, lauksaimniecība, kurā ir šī vislielākais, teiksim, ieguldījums un kurā atrodot risinājumus var būt vislielāku efektu. Tātad multiplikatīva efekta nodrošināšana kādā no šiem sektoriem var dot mežonīgu ietaupījumu. Tātad šeit ir tas labums. Tas, kas ir būtiski norādīt, ka valstīm šīs sadalījums Eiropas Savienības valstīm var būt krasi atšķirīgs. Un šeit ir tā viens, kāpēc arī projekta iesniegumos vajadzētu aprakstīt šo teiksim, to situāciju aprakstu, kā tad Latvija izskatās, jo vērtējot projektus, nevar salikt kopā
vienu sektoru ar otru sektoru dažādām valstīm, jo tā situācija var krāsi atšķirties, it īpaši, ja mēs runājam par kreisajā pusē norādīto grafiku, kur ir ETS un ETS sistēma. Eiropā lielākajā vairumā šīs grafiks faktiski ir pretējs, jo lielākā daļā ir ļoti lielas emisijas no ražošanas sektoriem, un ETS sektors kļūst stipri mazāks. Tad šim ir būtiska loma, lai aprakstītu situāciju projektam kontekstā ar Latvijas izaicinājumu, kādi ir šobrīd, teiksim, Latvijā. Un tā politika veidojot, mēs skatāmies faktiski, kā es jau minēju, šie trīs lielie virzieni, transports, kur rodas emisijas, tie izaicinājumi, tātad transports, enerģētika, lauksaimniecība, un izmantot mūsu stiprās puses, kas arī jāidentificē konkrētajos projektos, teiksim, geogrāfiskie kaut kādas priekšrocības, tie paši klimata priekšrocības, elektrifikācijas potenciāls, ņemot vērā mūsu, teiksim, zaļās enerģijas īpatsvaru energobilancē, kā arī publiskā finansējuma pieejamību un risinājumus. Mēs šo te kombinējam kopā, lai gūtu šo te rezultātu, kas būtu saistīts gan ar mērķu sasniegšanu, kas saistīts ar klimatu mērķu un enerģētikas mērķu sasniegšanu, gan arī dotu ieguldījumu tautsaimniecībai, jo ir skaidrs, ka rezultātam būtu jāatspoguļas arī kaut kādā labumā valstī, ja var tā teikt, rūpīgi. Un trešais, protams, augstas pievienotas vērtības produkti, kas būtu kā prece produkts, kas nodrošina tādu augstu pievienotu vērtību kā eksporta prece. Un dokumenti, bez kuriem arī droši vien nevar iztikt aprakstot projektu un aizpildot projektu iesniegumu veidlapu, faktiski sākas ar vides politiku pamatnostādnēm. Tas tāds varbūt vēl horizontālais dokuments, kurš jau tika izstrādāts labu laiku atpakaļ, kad mēs vēl arī bijām vides ministrijas varam sastāvā, un tur šī sadaļa ir palikusi, un tur nekas pretrunīgs nav. Tātad šo var izmantot horizontālu līmeni, un tad tālāk jau seko konkrētie klimata politikas jomas dokumenti. Tātad mēs runājam par klimata neutralitātes stratēģiju līdz 2050. gadam, ja projekts ir saistīts ar emisijām. Vai mēs runājam par pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika periodam līdz 2030. gadam, ja mēs skatāmies, ja projekts ir saistīts ar pielāgošanās jautājumiem. Un zem šiem te politikas plānošanas dokumentiem mēs jau tālāk skatāmies jau par tādiem specifiskajiem virzieniem, tātad iet runa par nacionālo enerģētikas un klimata plānu. Šis plāns arī saistīts ir ar emisiju, teiksim, šo te jautājumu, ir klimata neutralitātes sasniegšanu. Un šajā dokumentā, kurš arī gada vidū tiks apstiprināts valdībā un iesniegts komisijai, faktiski identificēti pasākumi, kādā veidā mēs virzamies uz konkrētu mērķu sasniegšanu. Tātad tas ir tāds praktisks dokuments, kurā varēs jau izmantot jau konkrētas arī atsauces un linkus. Un klimata likums ir viens no dokumentiem, kurš jau ir tāds jau regulatīvais ietvars, kurš ir saskaņošana šobrīd starp ministrijiem jau vairākus apļus, bet šim dokumentam faktiski ir būtiska loma, jo, lai valsti definētu šo te klimata politikas vispār jomu kā tādu, un viņā ir daudz un dažādas sadaļas, attiecīgi izriet no tā, teiksim, kāds ir projekta mērķis un aktivitātes, tad šo te dokumentu var sasaistīt, izmantot jau to normatīvo regulējumu, kādu valsts ir, teiksim, paredzējusi, plāno ieviest, un kā tas varētu ietekmēt arī projektu sasniegšanu. Šeit es runāju gan par emisiju mazināšanu, gan par pielāgošanas jautājumiem, gan par finansējumu pieejamību un arī uzskaitēm un tam līdzīgi. Tā kā šis ir tāds juridiskais ietvars klimata politikas izstrādē Latvijā, un uz tā pamata tikai tālāk tiek veidoti jau konkrētie tiesību akti. Tā kā šie ir tādi būtiski dokumenti, kuri būtu jāizmanto atsaucēm, lai parādītu, kur mēs atrodamies un kā tas jūsu projekts saistīts ar Latvijas, teiksim, politikas un pasākumu sasniegšanu. Jā, šie izstrādēs nepieskaršos, klimata likums ir izstrādē, kā es minēju, transporta enerģijas likums ir saistīts, jā, būs projekts saistībā ar degvielām kurināmiem transporta jomā un ar nacionālo enerģētikas klimata plānu, kurš ir izstrādes stadijā un par kuru īstenībā jau ir notikušas diezgan daudz diskusijas, un es pieļauju, ka arī daļa no jums, varbūt pat visi, ir piedalījušies kādā no semināriem par šo plānu. Un par izaicinājumiem, jā, jebkurā projektā, kad tiek gatavots projekts, ir jāsaprot gan savas stiprās, gan vājās puses, un
un arī tie izaicinājumi, kādi tad Latvija ir, jo nevienmēr tas projekta eksperts, kas vērtēs projektu, apzinās, teiksim, varbūt katras valsts šos te izaicinājumus, situāciju, un tāpēc ir būtiski norādīt un uzsvērt tas, kas mums ir varbūt pozitīvs, ko mēs varam izmantot projektu mērķu sasniegšanai, gan tāpat laika izmantot varbūt tos izaicinājumus, kuri varbūt nav tik labi attīstīti, bet kuri tiks atrisināti vai kuru risināšanā tiks iesaistīti konkrētais projekts. Un šeit mēs mēģinām uzskaitīt tās jomas. Varbūt mums pašiem liekas pašsaprotami, bet ticiet man, lasot no malas šos projektus, teiksim, kādam varbūt Grieķim, Francim vai nezinu, Itālijam vai Somam, var rasties pēc tam savādāks priekšstats. Līdz ar to tas ir tāds būtisks aspekts, ko es arī pats esmu izmantojis, un tīpaši skatot vai vērtējot Kipras projektus, piemēram, kad man liekas, kas tur ir Kipra, bet tomēr tās nianses ir ļoti dažādas. Un jo vairāk iedot ekspertam šos tādus varbūt punktus, atlaides vārdus, jo, manuprāt, ir labāk. Un noslēgumā, tātad par tematiskajiem virzieniem. Jā, šeit mēs arī jau veidot prezentāciju domām, cik tad mēs detāli varam uzskaitīt un parādīt, tad es saprotu, ka jo vairāk sākšu uzskaitīt, jo es varētu aiziet varbūt otrā grāvī, kad samulsināt jūs, un tāpēc mēģinām apkopojuma formātā tātad sadalīt šo. Mēs runājām, kā es jau mēģinu vairākas reizes stāstīt, mēs runājam par emisiju samazināšanas sadaļu, kas viens lielais bloks, un pielāgošanas klimata pārmaiņiem bloks. Tātad tas ir pirmais atslēgas vārds, kur uzreiz ir jānodala, kur jūs esat. Ja mēs runājam par emisiju samazināšanu, kas ir šajā gadījumā trešajā vai kreisajā sadaļā, tad šeit ir īstenībā divi lielie virzieni, kurā ir jāsaprot, kur startēt. Tad mēs runājam par emisiju samazināšanu, kādā no tautsaimniecības nozarēm, vai mēs runājam par oglekļa piesaistes palielināšanu. Un šīs ir tāds specifiskais varbūt jautājums, kas visiem uzreiz asociēts ar kaut kāda veida mežiem, kur, teiksim, mežu piesaistēm un tam līdzīgi, bet es gribētu teikt, ka tas nav vienīgais veids. Mēs varam runāt šeit par, teiksim, piesaistību uzglabāšanu, gan kā būvmateriālos, CO2 noglabāšanu būvmateriālos, gan par kaut kādiem zemes un, teiksim, risinājumiem, kā šo oglekli piesaistīt un tam līdzīgi. Tā kā šis sektors ir liels, bet nevajag aprobežoties tikai ar to, ka tas ir domāts saistīts ar mežiem vai mežu izciršanu vai audzēšanu. Tātad tas nav tikai. Un trešais, protams, jau es gribu atsevišķi izcelt, ir šī inovatīvie risinājumi tehnoloģijas, kurām ir būtiska loma mērķu sasniegšanā, tīpaši, kā es jau teicu, ja tiek atrasts kaut kāds inovatīvs risinājums, pieeja, kā šo tehnoloģiju attīstīt, kaut vai par 1–2% energoefektīvāku, bet ar tādu multiplikatīvu efektu gan nacionāli, gan Eiropas līmenī. Un tas mans piemērs varbūt saistībā ar tām saules paneļiem bija tāds, ka atrodot izmaksu samazināšanas iespējas, tad tā tehnoloģija mežonīgi aiziet augšā, izmantošana aiziet augšā. Un jā, par pielāgošanos, šeit arī ir ļoti plašs tvērums. Es vienkārši uzskaitīju tos virzienus, kurā var attīstīties, un atceramies, ka nepietiks tikai uzrakstīt, ka projekts nodrošina pielāgošanos klimata pārmaiņām, bet tad mēs jau runājam tālākie komatā, kuros tad virzienos sektoros mēs to darām, jo tā pieejas ir ļoti, ļoti dažādas un daudz, vai mēs to darām enerģētikas sektorā saistībā ar infrastruktūru, vai mēs to darām saistībā ar bioloģiskās daudzveidības jautājumu risināšanu vai kaut kādu būvniecību. Jo katrā no šiem sektoriem ir izaicinājumi un riski, un katram viņš būs savādāks. Un šajā te mūsu pieminētajā manā iepriekš plānā mēs esam jau šo identificējuši riskus un var ļoti labi izmantot mums arī. Jā, un pavisam beigās tad slaids par tādiem papildus informācijas avotiem, ko es pieminēšu, ministrijas mājaslapā un klimata portāls, varbūt tāds ir pamata lietas, ka zināms, to, ko es gribētu uzsvērt, ļoti labi mums tikko noslēdzās Norvēģijas grantu projekts, kur ietvaros tika īstenoti vairāki pētījumi dažādās jomās, un es aicinātu šo sadaļu izmantot, jo viņš ir pavisam svaigs. Faktiski kaut kādu mēnesi atpakaļ projekts noslēdzās, mēs vēl kārto dokumentāciju, bet tā materiāli pieejami pavisam svaigi. Tātad tur ir gan saistībā ar pielāgošanās, gan apdrošināšanu, gan finansējumu, gan budžetu, dažādi veidi. Tā kā lūgums apskatīties, un es pieļauju, ka atradīsiet sev arī kādu izmantojumu linku. Un tad arī ir LVģMC kolēģu šie sagatavoti rīki, kas ir publiski pieejami, lai prognozētu kaut kādu veidā nākotnes risinājumus, scenārijus saistībā ar klimata pārmaiņām. Un tad šī zinātnieku, jeb zinātnes informācijas sistēma pieeja, kas ir, kā es minēju, tas IPCC,
kas arī notika Latvijā šogad pirmo reizi. Tad šeit ir arī pieejami dažādi veidi dokumenti jau zinātnes līmenī, un šeit ir atsauce uz konkrēto ziņojumu. Un standarti varbūt vides aģentūras dati, ko var izmantot un vajag izmantot priekš skaitlisku vērtību, novērtēšanas, salīdzināšanas, kā tad mēs izskatāmies pret sevi un kā mēs izskatāmies pret citām dalībvalstīm nerepopā. Un sociālā tīkla jau tāda varbūt sekošanai līdzi. Tā kā, paldies no manas puses viss. Es laikam drusku ilgāk aizrunājos nekā gribēju, bet, kā teikt, noslēgumā, lai veicas projektu gatavošana un kā jau ar kolēģi minēja, mēs arī gaidām arī idejus, lai varētu sniegt arī kaut kādu veidu konsultāciju šo te 2 nedēļu laikā, jeb 10 dienu laikā, kas būs maijā, bet arī pēc tam mēs neesam atteikuši tā viedokļa sniegšanu par jūsu, par interesantu vēlmi startēt gan LIFE projektu ietvaros, gan ar citu instrumentu ietvaros. Tā kā, ja ir intereses un vēlmes, tā kā sazināmies un darbojamies kopā. Tā kā paldies un lai veicas rakstīšanā projektu. Milzīgs paldies, Raimond, tiešām ļoti daudzpusīga un vērtīga prezentācija. Es pieļauju, ka varbūt kādam, kas vēl nav rakstījis LIFE projektu, šķiet mulsinoši un daudz, un kā to visu vispār salikt kopā, bet tajā brīdī, kad jūs rakstīsiet projektu un būs šī pamatojuma sadaļa un jāsaprot, kurām politikām jūs atbilst un ko jūs palīdzat īstenot, es domāju, ka šī prezentācija būs ļoti vērtīga, noderīgs spikeris, un es to noteikti ielikšu mūsu mājaslapā rītdien jaunumu sadaļā, un gan jau vēl kaut kur, jo tā tiešām ir ļoti, ļoti vērtīga. Paldies, Raimond, vēlreiz. Un tagad noslēgumā es mazliet pastāstīšu par pāris veiksmīgu un jau apstiprinātu LIFE projektu piemēriem. Es domāju, ka šis vērtīgāk būs tiem no jums, kuri ar LIFE līdz šim nav bijuši tik pazīstami un varbūt nav redzējuši, kā tas LIFE projekts izskatās dzīvē. Es uzreiz piebildīšu, ka tie LIFE projekti ir kopumā bijuši jau vairāk nekā 6000, līdz ar to man mēģināt pastāstīt, cik dažādi viņi var būt, ir diezgan bezjēdzīgi, bet nelielam ieskatam šeit, kā gan Jānis minēja, gan Raimonds, ir šīs dažādās jomas, un jūs šos saīsinājums, kas ir CCM, CCA, pēdējo jūs redzēsiet arī tajos projektu uzsaukumu dokumentos un platformā. Es arī šeit pie katra projekta pieliku atšifrējumu, kurā no jomām tad viņš iedalās, un tas tāds nelaiž pikarīts, lai jūs neapjukt, jo LIFE programmā diezgan daudz šie saīsinājumi parādīsies. Tad par projektu piemēriem. Pats pirmais ir mūsu pašu CraftLab projekts, ir jau noslēdzies. To īstenoja Latvijas dabas fonds, un ņemot vērā, ka vismaz projekta rakstīšanas brīdī Latvija Eiropas Savienībā bija valsts ar otru lielāko lauksaimniecības segu emisiju īpatsvaru. Līdz ar to šis projekts LIFE Craft projekta laikā praktiski pārbaudīja un demonstrēja 3 dažādas Latvijā līdz tam brīdim vēl ļoti maz izmantotas metodas, kas ir bezaršana, bioogles iestrāde augsnē un kontrolētā drenāža. Visas šīs metodas ļāva samazināt gan CO2, gan citu segu emisiju īpatsvaru. Un ar šīm metodēm tika iepazīstināti Latvijas lauksaimnieki. Un es zinu, ka mums dalībnieku vidū ir arī pāris lauksaimnieki. Es vēlējos pateikt, ka šī projekta mājaslapā atrodam arī ļoti forša lauksaimniecības prakses klimata pārmaiņu mazināšanai rokas grāmata. Un tiešām ļoti viegli saprotama un ļoti forši aprakstīts viss, kas projekta laikā tika apkopots. Viņi izstāsta šādi. PDF fails bez maksas ir brīvi pieejams visiem, droši noteikti vajag izmantot un ļoti iesaku to apskatīt pēc šī semināra. Lūk, atgriežoties pie projekta, tā mērķi bija veicināt lauksaimnieku un politikas veidotāju apziņu par šo segu emisiju mazinošām lauksaimniecības praksēm. Un projektā tika pārbaudīts saimniecību līmenī demonstrēt šīs 3 mazinošās prakses, ko es pieminēju iepriekš. Un tika pielāgots arī attēlās izpētes uzraudzības instrumenti. Šeit arī es atstājušu, jo jūs varēsiet izlasīt atsevišķi. Šeit ir mazliet plašāk par šīm 3 jaunajām inovatīvajām metodēm, kas tika izmantotas un kuras demonstrēja projekta laikā.
Nākamais projekts ir relatīvi jauns, arī mūsu pašu projekts Life Latest Adapt. Projekta galvenais koordinējošais partners gan no Igaunijas, bet jā, par to, kāda partnerība pastāstīšu mazliet pēc tam. Pats projekts ir veltīts dabā balstītu un viedu risinājumu izstrādē un demonstrēšanai pilsētu klimata noturības uzlabošanā Latvijā un Igaunijā. Un ko tas realitātē nozīmē? Projekta laikā tiek paaugstināta pilsētu pielāgotība ekstremāliem laikapstākļiem, un tas tiek darīts veicinot dabā balstītu risinājumu izmantošanu. Tiek ieviest arī dažādi digitālie risinājumi, paaugstināta kapacitāte pašvaldībās un sekmēta pašvaldību spēju funkcionēt ekstremālos laikapstākļos, ko veicina klimata pārmaiņas, kas ir karstuma viļņi, lietusgāzes un tam līdzīgi. Un tas viss tiek darīts ar dažādiem zaļās infrastruktūras risinājumiem. Un jā, tad šie 4 specifiskie mērķi ir dabā balstīti risinājumi, digitālās izmaiņas, plānošanas kvalitāte un iesaistītās kopienas. Un jā, es varbūt mazliet gribu pastāstīt vairāk par partnerību, jo tas laika kontekstā diezgan svarīgi. Es neieliku visus Igaunijas partnerus, tikai vedošo, bet no Latvijas puses, kā jūs varat redzēt, projektā ir iesaistīti visu 3 pilsētu domes un pašvaldības, respektīvi šīs ir tās 3 pilotu teritorijas, kurās tiks veikti un tiks ieviest šie inovatīvie risinājumi, zaļie risinājumi. Tāpat arī Varams ir iesaistījies, Rīgas Tehniskā universitāte, Vides risinājuma institūts un biedrība Baltijas krasti. Šis ir tāds ļoti, es teiktu, standarta partnerības kopums. Šeit ir gan izglītības, pētniecības iestāde, gan šis te publiskais sektors pārstāvēts, nevalstiskās organizācijas, kas ir konkrētajā nozarē, un nerad šādos projektos tiek iesaistīti arī uzņēmumi, ja to kompetences ļauj tiem kaut kā pilnveidot šī projekta sniegumu. Varbūt vairāk par to, kādi tieši ir šie risinājumi, nestāstīšu. Jūs to droši varat izlasīt projekta mājaslapā, ko es ieliku iepriekšējā slaidā. Ļoti interesanti. Es domāju, tīpaši tiem, kuri dzīvo Rīgā, Cēsīs vai Valmierā, noteikti iesaku iepazīties ar projekta plānotajām aktivitātēm. Regulāri šajās pilsētās notiek dažādas tikšanās, un jums, kā iedzīvotājiem, ir iespēja iesaistīties un piedalīties projekta īstenošanā. Nākamais projekts, jā, tas vairs nav Latvijas projekts. Es neesmu atzīmējis, kas bija vadošais partneris, bet šķiet, ka tā bija Spānija. Šī projekta laikā tika paredzēts demonstrēt vides un ekonomiskos pienesumus pilnībā jaunam inovatīvam tehnoloģiskiem risinājumiem, kas ļāva ievērojami samazināt sega emisiju apjomu, tīri vienkārši aizvietojot leduskapjos izmantot tās ozona slāņa nordošās vielas ar ogleskābo gāzi. Un projekts ir noslēdzies, šīs tehnoloģijas tika izveidotas un ieviestas tirgū, un šie te jaunie leduskapi jau tiek tirgoti 7 dažādos veikalos, 3 dažādās valstīs. Un jā, vidēji pēc projekta tika lēsts, ka šīs tehnoloģijas ļauj sega emisiju apjomu samazināt par 5 līdz pat 25%. Tāpat arī projekta laikā tika izstrādāts rekomendācijas par to, kā šīs te ozona slāņa norādošās vielas izmantot dažādās sadzīvespreču ražošanas procesos, lai visu šo padarītu klimatam un vidē draudzīgāk. Un tāpat arī tika izstrādāts rekomendācijas par vecu leduskapu ievākšanu un pārstrādi, ko nodeva pašvaldībām, jo, protams, šie leduskapi turpina vidē izdalīt visu šīs kaitīgās vielas. Un, kas ir nemazāk svarīgi, ko arī uzsvēra SINEA un Eiropas komisija, ka projekta laikā tika pierādīts, ka šī tehnoloģija ir pielietojama jebkurā klimatā un faktiski jebkuros tirgus apstākļos, ko tas reāli nozīmē, ir, ka šī jaunā tehnoloģija nebija dārgāka par to, kas ir bijis tirgu pirms tam. Jo, ja mēs izveidojam šos te jaunos leduskapus un viņi maksā 2 reizes vairāk nekā tirgu pieejamās alternatīvas, kuras nav tik vidē vai klimatam draudzīgas, tad attiecīgi arī cilvēki nebūs tik ieinteresēti viņus iegādāties. Jā, šī projekta vadošais partners bija uzņēmums. Nākamais projekts.
šie informācijas projekti, es domāju, jūs redzat arī pēc budžeta, viņi ir mazāki standartā. Tie ir mazāks budžets, īsāks laika periods bieži vien. Un šis konkrētais projekts vēl nav uzsācies, līdz ar to informācija par viņu ir ļoti maz. Tas sāksies šī gada augustā, bet kāpēc es to iekļāvu, lai parādītu, pirmkārt, kas bija aktuāls, acīm redzot, Eiropas komisijai pagājušā gada uzsaukumā, un aicinātu jūs aizdomāties par to, ja jūs plānojat rakstīt šādu tipu projektu, kā jūs pierādīsiet un kvantificēsiet plānotos rezultātus. Piemēram, šī projekta mērķis ir izveidot izglītības sistēmu, kas paredzēta arhitektūras, būvniecības un nekustamā īpašuma nozara ekspertu izglītošanai par oglekļa neitrālām ēkām, kā arī paredzēts nodrošināt ilgtspējīgu ēku projektu izstrādi un ieviešanu. Tur ir ļoti daudz tās soft aktivitātes, un paredzēts, ka projekta laikā tiks izstrādāta tiešsaistes mācību platforma, kas būs pieejama arī pēc projekta noslēguma un tiks papildināta. Un tā aptvers dažādus inovatīvus arhitektūras risinājumus, kas piemēroti klimata pārmaiņu radītajām sekām un ir vidē draudzīgi. Tāpat arī tiks nodrošināts konsultatīvais atbalsts tiem, kas izstrādā māju projektus, kas ir gan uzņēmumiem, gan privātpersonām. Tāpat arī tiks izstrādāts politiskās vadlīnijas un tiks veikta sabiedrības izglītošanas kampaņa, lai veicinātu valsts iedzīvotāju interesi par šo ilgspējīgo risinājumu izmantošanu savu māju celtniecībā. Man katru gadu ir vairāki konsultējumie, kas vēlas uzrakstīt šos projektus, kuri nereti aprobežojas tik vien ar sabiedrības izglītošanas kampaņas izveidi. Problēma tāda, ka jums ir jāspēj pierādīt, ka jūs panāksiet kādu rīcību maiņu, ka jūs panāksiet kvantificējumus reālus rezultātus. Un ar šīm plikām sabiedrības izglītošanas kampaņām tas ir ļoti grūti. Līdz ar to man arī pašai būs interesanti pasakot gan šim projektam, gan citiem, kas ir informācijas projekti, jo vienmēr ir ļoti vērtīgi aplūkot, kā viņi kvantificē savus rezultātus, kādus risinājumus viņi ievieš, un daudz ko var aizgūt rakstot savus projektus. Šeit arī esmu ielikus vairāk informācijas gan par klimata projektu piemēriem, gan citu apakšprogrammu piemēriem. Šeit ir ieliktas apakšā divas LIFE projektu datubāzes. Tā pirmā dod ļoti padziļinātu ieskatu, jūs tur varat atlasīt absolūti visu informāciju par projektu, sākot ar partneriem, budžetiem, visādām niansītēm un to visu klasificēt un skatīties dažādos Exceļos un ko tik vēl ne. Un tad ir vecā labā datubāze, kur ir projektu apraksti un mēram šāda tipa informācija par visu valstu projektiem. Man šķiet, ka tur ir pieejami jau arī pagājušā gada apstiprinātie projekti. Viņa nav varbūt tik ērta kā tā pirmā jaunā, bet man viņa laikam patīk tomēr labāk. Tā kā droši jūs tur varat ieskatīties un pameklēt iedvesmu tam, kā pamatot un kā rakstīt savu projektu. Jā, kā jau teicu, no manis tas būs ļoti īsi. Jo jūs jau šodien esat bijuši ļoti pacietīgi, un es domāju, ka informācija ir ļoti daudz. Tagad tas, ko jūs varat darīt, ir sākt strādāt pie ideju aprakstiem, ko mēs tiešām ļoti, ļoti gaidām. Un es to esmu teikusi arī citos pasākumos, tas nav obligāti, bet ja man būtu teikšana, tas būtu obligāti, jo manā pieredzē arī tie, kur izmanto šo iespēju un iegūst komentārus un saprot, kā labāk veidot tālāk šo projektu pieteikumu, viņiem arī pēc tam ir labāki rezultāti no Eiropas komisijas un iespēja, ka projektu apstiprinās. Līdz ar to es laikam šodien teikšu lielu paldies visiem, kas piedalījās. Lielu paldies lektoriem, un es gaidīšu jūsu projektu ideju aprakstus. Un ja kādu interesē arī pārējais tīra enerģija apakšprogramma, infodiena paredzēta jūnija sākumā, mūsu mājaslapā ir informācija, un tajā piedalīsies eksperts no Sinejā. Ņemot vērā, ka viņus dabūt rokā ir ļoti grūti, un es nezinu, vai jums būs iespēja tiešā formātā līdz uzsaukuma noslēgumam vēlreiz kaut kur tikt pie Sinejā eksperta un uzdot sev interesējušos jautājumus, es ļoti aicinātu piedalīties. Jā, tas gan laikam no manis viss, un par cik nav jautājumu, lai jums lieliska diena un ķeraties klāt pie ideju aprakstu izstrādes.
Visu labu un tiekamies nākamajos semināros.